F1 čempionāta priekšgalā sāk izveidoties interesanta cīņa, kuru atbalsti tu. Pēc interesantas sacīkstes Bahreinas trasē mēs dodamies uz Saudi-Arābijas Grand Prix. Vieta, kuru es raksturoju kā betona sienās izveidots tārps. Bet jā, šī ir otra ātrākā trase F1 kalendārā un ar visvairāk līkumiem, cik bija 27, ja nemaldos. Galvenie apdzīšanas punkti būs pēc abām DRS taisnēm, labi vienā gadījumā taisnēm, un varbūt pēc pirmajiem 2 līkumiem, ja formulas noturās vēl blakus, bet atlikušajā trasē formulas parasti brauc vienā rindiņā. Nu, tā ir, ka trase ir dizainēta pēc tā, kā bērns atdarina, ka brauc ar stūri. Tu pa kreisi. Pagājušā gada Haas stratēģija lieliski parāda to, ka te nav daudz vietas, kur apdzīt. Lai Hulkenbergam būtu lielāka iespējamība iegūt punktus, Magnusens apturēja trešdaļu no formulām no tikšanas viņam garām. Tā šeit bija nejauki, bet šajā trasē tas ir ļoti iespējams. Vai tas atkārtosies šogad? Jo pārējie 2 varianti sacīkstei ir vai nu mierīgs brauciens no starta līdz finišam, vai arī avāriju haoss. Ar daudziem vēl relatīvi jaunajiem braucējiem tas varētu būt iespējams. Ka viss notiek tā kā bumba, pipa, pupa, pa. Nu, un, protams, viņiem tā ir nakts sacīkste, mums tā arī ir vakara sacīkste. Kas jūsuprāt uzvarēs betona sliekā? Ierakstiet komentāros!